Tāpēc, ka mēs dzīvojam Latvijā. Tāpēc arī Latvijas universitāte. Es tā kā jau iepriekš biju gribējusi iet studēt, bet nevarēju atrast vienkārši bija nolikusi diplomu, bija nospriedusi, ka es vairs nekad neiešu mācīties. Un es biju tādā tālā kastē nolikusi, kad es vienkārši neatradu to diplomu. Un tad es domāju, ka ja es biju tomēr nolēmusi iet mācīties, tad man ir jāiet. Un tā kā man bija padomu laikos diploms izsniegts, man bija krievu burti. Un iesniedzot dokumentus nevarēja ierakstīt iekšā un nekādīgi nevarēja piereģistrēties studijām. Un tad atnāca, man liekas, kad bija arī komisijā Līga Āboliņa, un viņi palīdzēja ievadīt tur, jo, īstenībā droši vien tik veci cilvēki kā es ret, kad iet mācīties. Anita nav vienīgā, taču viena no retajām, kas iegūst augstāko izglītību krietnu laiku pēc vidusskolas absolvēšanas. Brīvdienās par vienām no mājām viņa sauc Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Pat laban viņa ir pusceļā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanā. Mēs esam atsevišķi kladīti iekārtoja. Tagad es noskatījos no jaunās paudzes, kad var izmantot kladīti 2 priekšmetiem, jo tik daudz jau nav rakstāmā un biezāk kladīti vienkārši jāizmet ārā. Anitas izvēle studēt vienmēr atbalstījuši viņas draugi un tuvinieki. Mazbērni pat palīdz dažādos ar datoru saistītos uzdevumos. Īstenībā ir pagrūti, kad ir liels pārtraukums, ir pagrūti, ir jaunās tehnoloģijas, ir internets, mēs esam paudzi mazliet savādāk. Vienā kursā mēdz studēt dažādi vecuma cilvēki. Tāpat arī Anitai ir pieredze ar gados jaunākiem studentiem un viņu attieksmi pret studijām. Bieži vien jaunākā paudze 20-gadīgie nesaprot to, kad viņi ir atnākuši iegūt zināšanas un vismaz cieņu pret to pats pasniedzēju nesarunāties. Neinteresē varbūt viņš zina to informāciju, bet nevar jau citiem traucēt. Ir bijis arī, ka es atļausies esmu aizrādīt. Jo īstenībā nevar pierakstīt, pieraksts nav iespējams pierakstīt. Ne tikai paši studenti, bet arī pasniedzēji ir novērojuši būtisku atšķirību starp tikko vidusskolu beigušiem un gados vecākiem studentiem. Pirmkārt, tas ir vērojams attieksmē pret studijām. Šie studenti cenšas ļoti precīzi ievērot pasniedzēju ieteikumus par nododamiem mājas darbiem, par termiņiem, kad tie ir jāiesniedz. Tieši tāpat arī nodarbībās. Ļoti bieži šie studenti ir aktīvāki. Aktīvāki tādā ziņā, ka viņi uzdod jautājumus, jo par cik lielākā daļa no viņiem ir strādājoši cilvēki jau, viņi cenšas to, ko viņi dzird lekcijās, nodarbībās, uzreiz sasaistīt kopā ar savu reālo profesionālo darbību. Un, protams, ka no tā uzreiz rodas arī dažādi jautājumi. Anita 3 gadus strādājusi kā auklīte, bet jau 2. gadu kā audzinātāja. Viņas pāraudzībā ir pirmā bērndārzs grupiņa, jeb 1,5 līdz 2 gadus veci bērni. Augstskolā iegūtās zināšanas viņa pielieto arī ikdienā, piemēram, pati savām rokām izveidojusi dažādas attīstošas spēles. Bērniem ir jāatrod, pieņemsim, krekliņš, tieši tāds krekliņš tieši un jāuzliek virsū un jānosauc. Tā kā tā ir poga, ja viņi māk pateikt, ja. Pieņemsim te čība, zābaciņš, iepazīstās. Tas viss bērniem ir pašiem, un viņi jau 1,5–2 gadīgi bērni, ja, māk jau to atrast. Cienījams kundzes, pensijas vecumā jau pensijas saņem. Vai tiešām ir, kas ir tas dzinulis, kāpēc ir jānāk vēl studēt? Un tad viena no viņām atbildēja, ka, bet kā tad savādāk? Mēs taču strādājam ar bērniem. Tie mazuļi, kas ienāk mūsu klasē, viņi nāk ar datoriem, viņi nāk ar jaunām zināšanām. Ko tad mēs, lai viņiem mācam, ja mēs pašas neko nezinām? Man liekas, vienalga kā tas vecums, tas jau nav droši vien tik svarīgi, kad cilvēks ir nobriedis, tad viņš arī var mācīties. Un nekad droši vien nav pavēla. Cilvēki mācās arī 70 gados.